kad cilvēks beidz būt vainīgs? Tad, kad viņš atvainojas, tad, kad viņu vairs neviens nevaino, vai tad, kad viņš pats vairs nejūt vainu, vai tad, kad viņš ir izpircis savu vainu. Tātad, vai tas nozīmē, ka vaina vispārībā izzūd, ja tu esi to nožēlojis? Vai varbūt tā nekad nav bijusi reāla, tāpēc, ka viņa vispār pastāv tikai mūsu galvās? Jo cilvēks, viņš jau var izciest sodu, viņš var nožēlot, viņš var atvainoties. Bet ja viņš turpina sevi vainot, viņš joprojām dzīvo cietumā, bet šoreiz jau tas ir savs iekšējais cietums. Un vainas sajūta bieži tas ir mums iemācīts koncepts. Tāds viņš būtībā vispārībā ir, nevis tāds fakts, ja. Kāds tev reiz iemācīja, ka jūtas, tas ir tas pats, kas vaina, un tu noticēji, bet patiesībā tā ir tikai neizdziedēta sajūta, kas prasa saprašanu, nevis sodu. Un tajā brīdī, kad tu izvesaļojies no aizvainojuma, kad tu saproti sevi, kad tu piedod, tu atbrīvojies, neviens jau vairs nevar tevi turēt tajā vietā, kur tu vairs nedzīvo. Un jā, reizēm cilvēki uztver tavu patiesību kā aizvainojumu, bet tā ir viņu interpretācija, ne tava vaina.